Cauri ābeļu ziedlapiņu virpulim vai sniegputenim, bet varbūt pašas veidoto gleznu krāsu vērpatēm pretī lūkojas acis. Zilas kā Latvijas debesis, patiesas un īstas kā maizes smarža. Tāda ir Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas trauksmainais pulss un patiesā sirds. Viņa ar aizrautību un dziļu pārliecību ikdienā dara darbus, kuru mērķis ir padarīt Latvijas laukus stiprākus, bet cilvēkus labākus. Vecāki Agitai bija zootehniķi, viņa pati jaunākā 3 māsu ģimenē. Agitas mīlestība pret cilvēkiem un Latvijas laukiem nav ieaudzināta vai iemācīta, bet vienkārši tā ir. Gēni vai chromosomas, kas to lai zina? Arī Agitas bērni, gribi vai nē, ir teju izauguši dārzā un tirgū. Ilgie darba gadi par medmāsu, masiera praksi iemācīja ne tikai saprast, bet arī sajust cilvēku problēmas. Agitas darbošanās virzieni ir tik plaši un dažādi, ka pirmajā brīdī grūti izsakot kopsakarību, bet tāda ir. Ja viņa nebūtu nodarbojusies ar dārzniecību un lauksaimniecību, nebūtu kļuvusi par Latvijas Zemnieku federācijas biedru, ilgadīgu valdes locekli un valdes priekšsēdētāju. Agita nebūtu nodibinājusi Iecavā sieviešu klubu Liepas un vēl joprojām aktīvi darbojusies tajā, nebūtu tik daudz domu biedru un īstenotu projektu. Agita Hauka radot apvieno relaksāciju, meditāciju ar jaunu kontaktu dibināšanu, zināšanu apguvi, izdodot grāmatas ar savām gleznu reprodukcijām un rīkojot izstādes. Tā rodas arī inovatīvas idejas, strādājot pie Latvijas Lauku Zemnieku federācijas materiāliem, aizstāvot zemnieku, mazo un vidējo lauku uzņēmēju intereses. Agitas Haukas sasniegumi lauksaimniecības un lauku attīstības jomā ir plaši atzīti, pateicoties viņas aktīvajai darbībai un līderībai. Latvijas lauki, to cilvēku un ģimene, ir Agitas Haukas dzīve un darbs. Ko sēsi, to pļausi. Sēsi darbu, sēsi labestību, to arī saņemsi pretī kādā brīdī. Un es gribu teikt paldies visiem, kuri man ir ieteikuši šī nominācijai, jo šis ir brīdis, kad es saņemu balvu par savu sabiedrisko darbu. Bet, protams, nekas nav beidzies, jo jūtos gana jauna, gana friša. Un man vēl mani 8 mazbērni, ar ko vēl daudz lietas kopā jāsastrādā, jo es arī savu sabiedrisko darbu dzīvoju kopā ar ģimeni savā sabiedriskajā darbā, jo tā ir mana dzīve. Tie ir Latvijas lauku un Latvija.